Mācību filma Kā top zāles. Vielas modelēšana. Lai radītu zāles, nepieciešamas īpašas zināšanas ķīmijā, bioloģijā un citās zinātnēs. Rūpnīcā, kur top tabletes un kapsulas, strādā simtiem cilvēku, katrs speciālists savā jomā. Kā tas viss sākas? Tāpat kā vairumu lietu uz pasaules, kuras radīs cilvēks, ar ideju uz papīra. Vispirms ķīmiķiem tiek dots uzdevums izstrādāt zāles, kas palīdz, piemēram, pret iesnām, klepa, galvas sāpēm vai bezmiegu. Farmaceiti un ķīmiķi zina, kādas vielas kādos gadījumos var palīdzēt. Atliek tikai iegūt šo vielu, atrast veidu, kā to saražot. Es šeit apdomāju jaunu peptīdu sintēzi. Viela sastāv no molekulām. Dažādām molekulām piemīt dažādas īpašības, un ķīmiķa uzdevums ir atrast veidu, kā savienot molekulas tā, lai rezultātā veidojas stabila viela ar iepriekš noteiktām īpašībām. Es mazliet pamodelēju uz datoru, diezgan mazāku modeļu savienojumu. Es domāju, panākt uzlikšu modelēties arī uz peptīdu. Vispirms zinātnieks meklē literatūrā, pēta, kā ar šo problēmu tikuši galā citi zinātnieki. Pēc tam molekulas tiek savienotas datorā, speciālā programmā, kas ļauj nekavējoties redzēt, kāda būs viela un tās uzvedība. Sintēzē galvenā vērība būs jāpiegriež dažām nejaukām vietām. Piemēram, izolēcīns blakus tirozīnam. Ja vielas veidošanas princips ir nepareizs, datora programmā to uzreiz ir iespējams redzēt. Ja viela nav stabila un molekulas nesavienojas, ķīmiķi diskutē un meklē risinājumus, kā nepieciešamo vielu izveidot pareizi. Diezgan droši, es teiktu, panākuma varbūtība 80%, ka mēs varētu šo sintēzi pabeigt mēneša laikā. Vielas izstrāde. Kad ir veikti aprēķini un ir zināms, kā var iegūt vajadzīgo vielu, notiek tās sintēze nelielos daudzumos. Speciālā laboratorijā neliela tilpuma traukos saskaņā ar ķīmiķu radīto plānu tiek sajaukti reaģenti un iegūta nepieciešamā viela. Līdztekus ķīmiskajiem procesiem viela šeit var tikt karsēta, maisīta, nostādināta un filtrēta. Speciālisti nosaka, vai rezultāts saskana ar aprēķiniem, vai vielas iegūšanas procesā nerodas kaut kādi nevēlami blakus efekti. Piemēram, viela nav noturīga, viendabīga, tajā veidojas nevēlams blakus reakcijas, vai arī rezultāts vienkārši neatbilst gaidītajam. Vēlāk viela tiek sintezēta arī lielākos daudzumos, jo vairāki litri šķidruma uzsilst un sajaucas lēnāk nekā daži grami. Analītiskā laboratorija. Analītiskā laboratorija ir vieta, kur tiek pārbaudītas visas aktīvas vielas un palīga vielas, kādas vien tiek izmantotas gatavo medikamentu ražošanā. Speciālistiem, kas strādā šajā laboratorijā, ir zināms, cik tīrām jābūt vielām, lai tās drīkstētu izmantot zāļu ražošanā. Šeit iegūtā viela tiek izšķīdināta un ievietota chromatogrāfā, īpašā ierīcē, kas spēj sadalīt vielu sastāvdaļās un noteikt to procentuālo daudzumu. Katrai vielai drīkst būt konkrēts daudzums piemaisījumu. Absolūti tīra viela praktiski nav iespējama. Ja šo piemaisījumu ir vairāk kā noteikts kvalitātes specifikācijā, zāļu viela tiek atzīta par nederīgu un tehnoloģiem jādomā, ko mainīt sintēzes procesā. Vielas sintēze. Kad zāļu aktīvā viela ir izgājusi analītiskās laboratorijas pārbaudi, tā nokļūst lielajā sintēzes ciklā. Reaktori, centrifūgas, smalcinātāji un žāvētāji – tā ir tikai daļa no sintezētāja arsenāla. Varētu teikt, ka vienā galā šeit tiek ievadīti reaģenti un citas izejvielas, un otrā iegūta jau gatava zāļu viela. Tā var būt šķidrā veidā, bet visbiežāk tas ir balts pulveris, no kā vēlāk gatavot tabletes vai kapsulas.
Sintēzes reakcijas notiek dažādos šķīdinātājos – ūdenī, acetonā, spirtā vai pat šķidrinātā amoniakā. Tajos vielas izšķīdina, samaisa un karsējot veids ķīmiskās reakcijas, kur rezultātā rodas nepieciešamās molekulas. Īpašos gadījumos, kad vielas savstarpēji reaģē ļoti ātri, sintēzi veids ļoti zemās temperatūrās, līdz pat -80 grādiem pēc Celsija. Dažādi šķidrumi tiek tuvaicēti vakumā, jo tādējādi to iztvaikošanai nepieciešama zemāka temperatūra. Paaugstināts vai pazemināts spiediens ir vēl viens sintēzes instruments. Manipulējot ar spiedienu, tiek regulēti dažādi sintēzes procesi. Zāļu masas izstrāde. Zāles, kuras mēs varam iegādāties aptiekā, nesastāv tikai no tās zāļu vielas, kas palīdz mums atkal kļūt veseliem. Tabletēs vai kapsulās līdztekus galvenajai ārstnieciskai vielai ir arī citas vielas. Pildvielas, irdinātāju vielas, saistvielas, slīdvielas, krāsvielas un pat garšvielas, kas ļauj tabletē būt saldai vai skābenai. Taču katra zāļu viela ir atšķirīga, un atšķirās arī veidi, kā tiek gatavotas tabletes vai kapsulas. Tāpēc zāļu ražošanas procesā piedalās īpaši speciālisti, kas zina, kā ir jāgatavo tabletes un kapsulas. Šeit stilizēti parādīts, no kā sastāv zāles. Patiesais zāļu masas sagatavošanas process ir hermētiski noslēgts un svešām acīm neredzams. Zāļu pārbaude. Kad zāles ir ieguvušas tablešu, kapsulu vai kādu citu formu, notiek to pārbaude. Piemēram, tiek noteikts, vai zāles cilvēka organismā izšķīdīs vajadzīgajā ātrumā, vai uzsūksies audos tā, lai iedarbotos tieši uz noteiktiem orgāniem. Svarīga ir arī zāļu cietība, lai garajā ceļā līdz aptiekai tās netiktu sabojātas. Dažādās laboratorijās tiek veiktas īpašas pārbaudes, kurās nosaka, vai tabletes ir pietiekoši cietas, pietiekoši irdenas vai precīzs ir to svars un forma. Īpašas ierīces tabletes sver, bērž, spiež un šķīdina. Ražošana. Visā zāļu ražošanas ciklā nav iespējams iztikt bez sarežģītas dokumentācijas. Katru savu darbību dokumentē gan radošo laboratoriju ķīmiķi, gan sintēzes speciālisti, gan zāļu ražotāji. Piemēram, sintēzes reaktoru operatoram ir jāizpilda dažādi protokoli, pat 15 lapušu apmērā. Tas nepieciešams tāpēc, lai jebkurā mirklī varētu noteikt, kāds ir bijis ražošanas process un kādu tieši darbību veicis kāds cilvēks ikvienā ķēdes posmā. Ja zāļu ražošanas ciklā ieviešas kļūda, ir jābūt iespēja to atrast un izlabot. Kad ir saņemtas visas nepieciešamās atļaujas un licences, kad visas vielas un arī iepakošanas materiāli ir pārbaudīti, var sākties zāļu ražošana. Arī telpas, kurās notiek tablešu vai kapsulu ražošana, tiek īpaši sagatavotas, lai būtu atbilstošas noteiktām tīrības prasībām. Darbinieki pirms došanās uz savām darba vietām uzvelk speciālas drēbes, apavus, galvas segas un cimdus. Ir telpas, kurās netiek ielaists pat uzņēmuma direktors, jo tā gluži vienkārši nav viņa darba vieta. Sarežģītas iekārtas apstrādā zāļu masu, sapresē to tabletēs vai iepilda kapsulās. Citas iekārtas zāles iesaiņo īpašās plāksnītēs, blisteros. Visbeidzot, automāts iesaiņo tos kastēs, pievieno lietošanas instrukciju un lieta darīta. Zāles ir gatavas savam uzdevumam uzlabot mūsu veselību. No zāļu vielas izgudrošanas brīža līdz dienai, kad tās nonāk veikala plauktos, paiet daudzi gadi.
Nebeidzamas pārbaudes, testi un dokumenti. Tas viss tiek darīts, lai kaut vai nejauši tirgu nenonāktu zāles, kas var kaitēt cilvēka veselībai. Ceļš no datorā modelētas molekulas līdz reālai vielai ir ļoti garš, un par to rūpējas simtiem speciālistu.